Mēs atrodamies Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā. Kāpēc mēs esam šeit? Šeit ir vieta, kur cilvēki grib būt veseli un meklē palīdzību mūsu miesai, bet mēs zinām, ka cilvēkam arī ir dvēsele. Tāpēc arī priesterim šeit atrodas darbs. Viens no 7 sakramentiem katoliskā baznīca ir slimnieku sakraments. Šis sakraments ir domāts tiem cilvēkiem, kuri ir ļoti slimi un iespējams jau tādā agonijas stāvoklī, un viņi vēlās izlīgt ar Dievu. Viņi saprot, ka iespējams, ka šīs laiks jau tuvojas, dzīves laiks. Ir situācijas, kad cilvēks, protams, izveseļojas. Jo šīs sakraments dod ne tikai garīgu veselību, bet iespējams arī fizisku veselību. Mana prakse bija ļoti daudz tādas situācijas, kad cilvēks liekas, ka jau paliek dzīvot ļoti maz, un tad sauc arī priesteri, lai viņš par viņu palūdzās. Un, protams, cilvēks izlīgst ar Dievu, iet pie grēksūdzes, un pēc kāda laikā notiek arī brīnums, notiek arī fiziska izveseļošana. Bet cilvēka garīgais stāvoklis ir daudz svarīgāks. Par to liecina arī svētie raksti. Jēkaba vēstulē mēs lasām: ja jūsu vidu kāds ir nevesels, tad lai viņš aicina baznīcas priesterus, un lai tie par viņu aizlūdz, svaidīdami viņu ar eļļām kunga vārdā. Ticīga lūkšana slimnieku glābs, un kungs viņu piecels, un ja viņš ir grēkojis, tad grēki tiks piedoti. Šis sakraments arī ir cerības sakraments. Kaut arī ir skumjš no vienas puses, ka mēs atvadamies no cilvēkiem, bet iespējams, ka šīs sakraments pacel cilvēka dvēseli, un viņš var satikties ar Dievu. Bieži cilvēks zvana, sauc priesteri, kad jau viss ir beidzis, kad jau ir vajadzīgi bēres, bet īstenībā mums vajag sagatavot savu dvēseli, tāpēc nevilksim garumā. Cilvēks var aiziet arī mūžībā ļoti sagatavots un satikt arī mūsu pestītāju. Arī uz mājām priesteris var atbrauc, izrunāties, aprunāties, pat tad, kad jau nav droši, ka liekas, ka tas varbūt nav tik bīstami, tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu gatavi fiziski un garīgi.